īstenībā reti, kad dizaina lēmumi tiek pieņemti ar domu, ka tas ir skaisti. Lūk, kā tas patiesībā notiek. Tā, īsumā. Pirmais etaps ir tas, ka mēs izpētam klienta mērķa auditoriju, tātad visu, ko viņš ir uzrakstījis anketiņā, kādas ir klienta vēlmes, kādos materiālos šis dizains vispār tiks izmantots. Otrais etaps sāks ar to, ka mēs izpētam konkurentus, ko citi dara, ko nedara neviens, vai uzņēmumam ir svarīgi būt trendā, vai tas dizains būs ilglaicīgs. Tad ir trešais posms, kas nozīmē ideju apvienošanu vienā, pamatojoties uz dizaina teoriju. Mums ir jāpieņem lēmums, vai mēs ignorēsim šo teorijas punktu, kuru mēs pieņemsim, vai ar visiem kontrastiem viss ir kārtībā, vai visām līnijām viss ir kārtībā. Un tad ir ceturtais posms, kas ir tā testēšana, pārbaudīšana, cik tas labi strādā bez krāsām, tāda melnbalts, cik tas labi strādā dažādos materiālos, cik lielāks, mazāks vai viss ir saskatāms. Tiek izveidoti vēl 3 dažādi varianti, kas derēs dažādiem materiāliem. Un tad mēs skatāmies, kā šo vēl varētu pielāgot estētiskāk, interesantāk un varbūt vēl kaut ko pamainīt. Un labākais ir tas, ka šis strateģiskais variants strādās daudzreiz labāk kā šis pavisam estētiskais, kuru īstenībā varbūt nemaz nevar saprast. Un labs dizaineris ir tas, kurš prot apvienot visu to kopā. Es ļoti ceru, ka es izskaidroju domu, kā īstenībā strādā tā logotipu veidošana un par ko tiek piedomāts.